izaugsme, ekonomikas izaugsme, nav cita iespēja. Dzīvot un aizņemties naudu, tas ir tā kā principā dzīve uz Titanika cerībā, ka tu tur dzīvos ilgi, bet patiesībā tas Titaniks jau slīkst. Tur jau ir sūce, tur ūdens, jau pirmais klājs ir pilns ar ūdeni. Tas ir tas, kas notiek ar Latviju. Un ja vecākā gada gājuma cilvēki teiks, nu, kaut kā jau mēs te izvilksim, bet jaunieši vienkārši brauks projām. Viņi negrib dzīvot nabadzīgā valstī. Jaunieši grib attīstību. Un man šķiet, ka šodien, ja kāds runā par propagandu, tad ir nepieciešama propaganda par valstiskām vērtībām, par ģimenes vērtībām, par to, ka ģimene ir labi, par to, kad ir jāprecās, ka meitene jākļūst par māti, puikam jākļūst par tēvu. Svarīgi, lai ģimenē dzimtu vairāk par 2 bērni, jo viss, kas ir zem 2, tas ir mīnus. Viss, kas ir virs 2, ir plus, un ņemot vērā, kad ir cilvēki, sievietes, kurām nevar būt bērni, mums jāpanāk, lai būtu vairāk šīs lielās ģimenes. Un to mēs varam panākt, ja tiek realizēta pareizā ekonomikas attīstības politika. Šī valdība, šī saima to nodrošināt vairs nevar.